Kā īstenot lobēšanas kampaņu? Lai spētu lobēt, ir jāzina ļoti daudz lietu. Jāsaprot organizācijas stiprās un vājās puses, jānoskaidro, kas var palīdzēt un atbalstīt, kas ir jūsu pretinieki un daudz citas lietas. Viena no svarīgākajām lietām ir izprast, kur ir piekļuves punkti tām institūcijām, kurās vēlaties veikt lobēšanu. Piekļuves punktu ir iespējams atrast un izmantot tikai tad, ja pārzināt lēmumu pieņemšanas ceļu un to, kā lēmumi tiek ieviesti. Politika, konkrēti tiesību akti, likumi, ministru kabineta noteikumi, pašvaldību lēmumi, skolas direktoru rīkojumi un citi top šādā procesā. Problēma apzināšana, problēmas iekļaušana dienas kārtībā, lēmumu pieņemšana, lēmumu īstenošana un izvērtēšana. Šis process noteikti ir jāpārzina un jāņem vērā, organizējot lobēšanas kampaņu. Visvieglāk procesu var ietekmēt pirmajos 2 posmos, jo tad noris visaktīvākais darbs. Tiesību akts tiek sagatavots, apspriests, saskaņots un labots vairākas reizes. Tāpēc laicīgi pamanot, ka top jauns tiesību akts pirmajos 2 posmos, pastāv liela iespēja panākt, ka jūsu idejas un vēlmes tiks ņemtas vērā.